Japāņu crossovers Toyota CHR vienmēr ir bijis tāds mazliet nestandarta modelis. Kā angliski saka, out of the box. Un redz, cilvēkiem iepatikās tāds mazliet jancīgs auto. Tad jau tas jāturpina arī nākamajā modeļu paudzē. Tomēr ņemot vērā iepriekšējo Toyota CHR modeļu lietotāju ieteikums. Tagad jaunais CHR sasniedzis Latviju, un mēs paskatīsimies, kā tas pie mums iedars. Spriežot pēc pārdošanas rezultātiem, crossovers ar Toyotai neierasti drosmīgu dizainu lielākos panākumus guvis tieši Eiropā. Tāpēc jaunais modelis faktiski izstrādāts tieši mūsu tirgum, kamēr globus otrā pusē daudz viet vairs nemaz nebūs pieejams. Īpaši tiem, kam nepatīk izliekt, Toyota ir radījusi crossover Corolla Cross, kas patiešām ir vienkārši tāds pelēcīgs, praktisks automobīls. Savukārt CHR viss ir par dizainu un stilu. Paskatieties, jaunajā modeļu paudzē tas automobīls ir kļūst aizdomīgi līdzīgs Lexusam. Piemēram, šis knābis ļoti līdzinās jaunāko Lexus priekšpusē. Arī optika ir citāda. Šī tāds liels bumpers ar radiatoru rests. Var sakot, tas viss izstaro tādu pašpārliecinātību un jaudu. Lai gan, īpaši jaudīgāks jau tas automobīls nemaz nav kļuvis. Kā to ņem? CHR pirmo reizi pieejams arī kā lādējamais hibrīds. No jaunā Prius aizgūtais spēka agregāts attīsta 233 zirgspēkus. Arī 2 litru pašuzlādes hibrīds nav nekāds vājais. 197 zirgspēki, turklāt ar elektrisku pilnpiedziņu. Vienkāršākais CHR ir 1,8 litru hibrīds ar 140 zirgspēkiem. Starp daudziem jauninājumiem Toyotai patīk izcelt arī divtoņu krāsojumu. Pat duru rokturi te nav tādi kā citām Toyotām. Tā kā koncepta automobīlim. Šķiet, ka CHR ir viens no lētākajiem automobīļiem pasaulē, kuram tagad ir pieejami izbīdāmie duru rokturi. No aizmugures daļa ir tikpat stilīga kā priekša. Varbūt, ka pat stilīgāka. Piemēram, šeit ir iestrādāts Toyota CHR uzraksts, kurš atbildīgākajos brīžos parādās un pēc tam atkal pazūd. Un būtībā šis luktur bloks ir viss vienā gabalā. Ja mēs atkāpjamies un paskatāmies uz automašīnu tādā 3/4 pagriezienā, tad būtībā CHR mazliet līdzinās tiem Audi Dakars bolīdiem, tikai tiem tā izskatījās priekšpuse. Tā kā es teiktu, ka te ir normāls high-techs. Patīkami, ka CHR joprojām ir ļoti kompakts, taču ne maziņš. Bagāžnieciņš arī tīri pieklājīgs, bet slēpju lūka nav, un ņemot vērā, ka šī ir visdārgākā, laikam jau jaunā CHR versija, man liekas, ka tas tomēr ir mīnus. Pārvērtības salonā neatpaliek no ala premium metamorfozēm ārienē. Paskat, kas par apdari! Salons arī ir kļuvis mazliet platāks, taču saglabājas to patīkamo sportisko apturošo konstrukciju. Mums liekas, ka mēs pilotējam kaut kādu sacīkšu automašīnu, un visas vadības ierīces, protams, ir pakārtotas vadītāju interesēm. Vadītāja saskarne velk visai ciešas kopīgās līnijas ar jauno Prius. Arī 12,3 cola ekrāns ir no tā. Izšķirtspēja un ātrdarbība ir ļoti augstā līmenī, un es gribētu teikt, ka vismaz šī sadaļa jaunajā CHR ir pārlēkusi nevis vienu, bet pat vesels 2 modeļu paudzes. Jaunā kiberrealitāte tomēr nav aizslaucījusi elegantas fiziskās vadības ierīces. Laimīgā kārtā toyotieši ir bijuši pietiekami apķērīgi un tālredzīgi, lai visas funkcijas tomēr neuzticētu ekrānam, tāpēc klimata iekārtā ir pašai savas pogas no tādiem horizontāliem taustiņiem. Jā, šis risinājums ir redzēts dažās franču automašīnās, bet Toyota to ir izdarījusi pa savam. Kas tad vēl konkrētajā automašīnā man ļoti patīk, ka ir tāda resna sportiska stūra un arī sporta sēdekļi. To dizainu es kaut kur esmu redzējis, man šķiet, ka šis te parādījās laikam Toyota Corolla GR Sport, bet tam nav lielas nozīmes. Un, lai ieliktu draivā, nav jāmācās to darīt no jauna. Toyota neatzīst ātrumkārbu grozām, ripas, podziņas un dažādus puļķus. Mums ir parasts mazs īsts kloķīts, ieliekam draivā un braucam viss. Tiem ļaudīm, kas pirmoreiz iekāpa pirmajā Toyota CHR, bija tāds pārsteigums, ka tā ārpus tas automobils likās tā kā tāda spēļu mašīna. Kā šitas var braukt? Bet izrādījās, ka brauc diezgan labi. Un, protams, kā otrās paudzes CHR brauc vēl labāk. Tā savākti, fundamentāli. Varbūt automašīna nav pārlieku ātra, jo mums ir tie parastie hibrīdi motori, bet CHR jau pārsvarā tomēr ir tāds pilsētas auto, līdz ar to, ko mums te daudz vajag. Varbūt nedaudz klusāku dzinēju un pēc iespējas zemāku patēriņu.
Nu jā, tas piekaramā motora troksnis nekur nav pazudis, tomēr tas ir tas pats Toyota hibrīds, tā kā ar gāzes pedāli jārīkojās uzmanīgi. Toties degvielas patēriņš joprojām ir līmenī, zemā līmenī. Tad šeit mums rāda 6,2 litri. Es domāju, ka ja mēs pārsvarā braucam tikai pa pilsētu un daudz nelienam ārā uz šoseis, tad var dabūt vēl zemāku. Vienīgais grābeklis, no kura CHR autoriem tomēr nav izdevies izvairīties, ir lieli diski. Jaunajā modelī tie var būt līdz pat 20 colām, kas mūsu vedrēs nudien ir lieki. Bet pat uz tā mūsu salāpītā asfalta es neredzu nekādus mīnusus, tāpēc, ka mums ļoti zolīti turās arī tur, kur nav tik gluds asfalts kā te. Būtībā CHR ir tikai 2 mīnusi. Viens no tiem ir tas, ka aizmugurē tomēr nav tik daudz vietas un tik daudz elpas, kā būtu kādā citā šīs pašas klases automobīlī, kuram ir vienkārši parasta kantaina virsbūve. Un otrs ir tas, ka CHR jaunajā modeļu paudzē tomēr ir kļuvis ievērojami dārgāks, jo pirmajam CHR atcerēsimies, ka bija arī ļoti, ļoti pievilcīga cena. Atkarībā no dzinēja komplektācijas jaunā Toyota CHR pie mums maksā sākot ar 32 900 eiro līdz pat, saturieties, 51 800 eiro. Noslēgumā vēl iekāpšu tur, kur vecajā CHR negribēja sēdēt neviens aizmugurē. No aizmugurējas sēdeklis iepriekšējā CHR bija vārda tiešā nozīmē šaurā vieta, tāpēc, ka tur bija tumšs un šaurs un neko īsti nevarēja redzēt. It sevišķi grūti bija bērniem, tāpēc, ka viņiem tā loga līnija bija pa augstu un viņi praktiski neko neredzēja ārā. Tagad situācija ir uzlabojusies, tas loga garums ir mazliet lielāks un tik un tā izskatās, ka vairāk šis automobils tomēr ir domāts 2 cilvēkiem. Labi iecerētais panorāmas jumts neko daudz šeit nepalīdz. Turklāt ir dārgs prieks un pieejams ne visiem CHR. Toties aizmugurē ir vairāk vietas ceļgaliem, tāpēc tur pietiek rūmis arī pieaugušiem pasažieriem. Ja pirmais Toyota CHR bija vairāk vai mazāk tāds kā dizaina eksperiments, tad otrajā paudzē šī ideja ir nogatavojusies un iegūst tāds konkrēts aprises. Un būtībā automobils ir kļuvis nevis, par crossover vien, bet drīzāk jau par tādu kārtīgu kupē crossover. Es neesmu īsti drošs, vai vajadzēja to dizainu virzīt tik daudz Lexus virzienā, jo, manuprāt, tas visticamāk arī nosaka paaugstināt cenu, bet droši vien, ka cilvēkiem tas patiks un pats automobils kā tāds ir ļoti izdevies. Tā kā es domāju, ka Toyota joprojām ir uz pareizā ceļa.